Katru gadu, sākot no 11. novembra, visā Latvijā notiek dažādi pasākumi, kas godina Latvijas brīvības cīņas. Viss notiekošais vainagojas ar 18. novembra Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinībām. Katrs novads iegulda nemazums pūliņu, lai patriotiskās jūtas ieaudzinātu arī jaunajai paaudzei. Valsts svētki tiek svinēti, un viņi ir jāsvin un jāatcerās varoņi, jo ir jau visiem skaidrs zināms, ka brīvību un neatkarību tāpat neviens nekad nedod, tā ir jāizcīna. Garkalnes novadā, protams, Lāčplēša diena, kas ir faktiski jau otrie svētki, bet sanāk pēc tā 11. datuma, kad ir pirmie tiek svinēti, un tā ir tā Rīgas atbrīvošanas diena, ja mums ir lāpu gājiens. Viena no lāpu gājiena būtiskām pieturas vietām bija represēto piemineklis, kur bija piemiņas brīdis. Tālāk gājiens devās uz Garkalnes dienas centru, kur notika militārās policijas un kinologu paraugdemonstrējumi. Tad visi dalībnieki varēja sasildīties ar kārtīgu karavīru zupu. Runājot par patriotiskām jūtām, daudz šķēpa pēdējā laikā lausts par uzturēšanās atļaujām. Es uzskatu, ka mūsu novadā ir ārkārtīgi patriotiski iedzīvotāji, tā skaitā arī, kā mēs sakām, pašlaik ir tā populārā lieta, kad pirkt šīs uzturēšanās atļaujas, un arī šie visi pilsoņi, ārkārtīgi precīzi un godīgi ievēro valsts likumdošanu un pie mums dzīvo, saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Latvijas Republikas satvērsmi, es pat teiktu tā, un es uzskatu, ka, šis ir tas gadījums, no kā varbūt būtu jāmācās daudziem, ka es esmu saskāries ar viņiem un es saskaros daudz. Ja. Es pat teiktu tā, ka šī daļa ir pat bieži vien valīdāka, pieklājīgāka un gudrāka par vienu lielu daļu, kas mums šeit jau dzīvo sen.